Vēsturiski Naktseliņkā parkā, protams, tikai pirmā no 2 spēlēm, bet tomēr Eiropas līgā uzvara pret APOEL 2-1. Viktors Moros kopā ar mums. Treneri vispirms, protams, apsveica, bet darbs nav padarīts līdz galam. Sākumā, kādas būtu jūsu domas par šo spēli? Labvakar, paldies liels. Domāju, ka daudz ko nevaru pateikt. Esmu lepns par savu komandu, par to, kā mēs izskatījāmies šodien spēlē. Pirmās minūtes bija grūtas, bija svarīgi adaptēties tam ritmam, tai kvalitātei. To izdarījām labi. Pretiniekam bija viena iespēja. Pirmās minūtes ļoti labi, ka spēlējām līdz galam, un tas arī ir ļoti svarīgi, jo vienmēr jebkuru kļūdu mēs varam izpravīt. Labot. Tā tas notika. Un kopumā, protams, ka lielisks vakars, lieliska uzvara, un varēja būt cits rezultāts, arī 2-2, varēja arī 3-1 būt, bet kopumā es domāju, ka taisnīgs un likumsakarīgs rezultāts. Ņemot vērā, ka bija arī 2-0, varbūt kādas emocijas ar šo tev saistās? Kad bija 2-0, bija vairāk apmierinājums nekā pie 2-1. Vai pārtraukumā bija, jānotušē eiforija kaut kāda? Nē, nebija tādas domas un arī nebija eiforijas. Visi ļoti labi saprata, kas notika un kas notiks otrajā puslaikā. Bija svarīgi tieši tas pirmais minūtes nezaudēt koncentrāciju un arī nezaudēt tās pozīcijas, kuras tiešām arī notika, ka pretinieki mūs pārspēja tur vidējā zonā, un pēc tam atnesa tie varti, kur mēs tiešām varējām labot to kļūdu arī. Pirms spēles jau bija pateicis, bet tagad arī var pastāstīt, kurā brīdī saprati, ka spēlēsiet ar 3 centra aizsargiem? Es domāju, ka pirms kādam 10 dienām es sapratu, ka vajadzēs to darīt. Un arī iepriekšējā spēlē pret Valmieru mēs izmēģinājām šo schēmu, jo turējām prātā, ka spēlēsim tāpat arī šeit pret šo pretinieku. Un tas, protams, mēs redzam, ka ne līdz galam viss strādā, ir kaut kādas grūtības, ne līdz galam mēs visu to sapratam, bet šodien, kā man likas, tas bija vienīgais pareizs lēmums, un labi, ka tas arī palīdzēja mums uzvarēt. Vai tavuprāt, Prengas snieguma daļa ietekmēja tā agrā dzeltenā kartīte, kas arī nedaudz lika satraukties tajā nepatīkamajā nogriezienī spēles ievadā? Nē, es nedomāju, ka bija kaut kas satraukums. Man liekas, ka Herģi turpināja spēlēt tāpat, ka viņš to darīja pirmais minūtēs. Vienkārši viņš jau labāk saprata tās pretinieku kvalitātes, viņu ātrumi un ko viņi darīs, ja bumba ir malā vai ja bumba ir centrā. Un arī ar to taimingu bija drusku izdarīt, jāizdara viens solis priekšā, jo tiešām pretinieki viņi ar bumbu daudz ātrāk strādā nekā pierasti. Kāds bija tev sajūtas, kad otrā puslaika vidū Prengā lido izklipienā, pretinieks krīt, tiesneses svilpi? Man bija, es domāju, ka daudziem bija tādas emocijas, ka var būt. Man nebija emociju, es varu teikt, ka es sāku domāt, ko darīt. Kādas maiņas, ko izdarīt, kā izmainīt formāciju. Bet tas bija tikai uz kādām 2 sekundēm. Tad sapratu, ka tomēr tur simulācija bija. Tas bija tālu, es nesapratu, kas notika, bet sāku jau domāt par nākamajiem soļiem. Spēles ieus tad vairāk bija pierašana pie tempa, vai arī pretinieks kaut ko izdarīja tādu, ko negaidījāt varbūt sākumā?
Mēs vispār gaidījām drusku citu sastāvu. Mēs domājam, ka spēles arī Laifīs centrā, bet viņi drusku izmainīja. It kā Mālijas aizsargs spēlēja centrā, un drusku citādāk viņi sāka veidot viņu uzbrukumus pirmajā fāzē, bet arī redzējām, ka viņi nebija paredzami, jo bija dažas lietas, kuras viņi izmantoja. Mums bija daudz laika jāpatērē, lai saprastu, kas notiek un kādas zonas sēkt. Bet kopumā galvenais bija, lai mēs pretiniekam neļautu būt blakus mūsu soda laukumam, un sapratam, ka tas labāk izdevās mums tieši, kad mēs spēlējam drusku augstāk, presingojot viņam, jo mēs šādas situācijas pirmajā puslaikā mēs tikam galā, un tiešām tas labāk strādāja nekā pozicionāla aizsardzība. Par pirmo vārtu gūmu, kas sākās ar Jāņa Ikaunieka atņemto bumbu laukuma vidū, vai tas ir tas elements, tieši tā agresija, došanās pakaļ bumbām, atņemšanā ir tas, ko Jānis Ikaunieks attīstījis tieši pēdējā laikā? Es nezinu par attīstību, jo tas tiešām grūti attīstīt. Tas ir vairāk noskaņojums. Kad tu esi noskaņots, piemēram, šodien mēs redzam, ka Ismaila pirmajā puslaikā viņš vairāk domāja par savu pozīciju, bet viņam nebija tādas agresijas kā parasti un kā mēs gaidījām, un tas traucēja viņam. Jānis, viņš labāk saprata, ko mēs gribam, un tieši būdams savā pozīcijā, šādas situācijas, viņš bija vairāk agresīvs un viņš spēlēja šādu pozīciju. Nebija tā, ka viņš tikai tur šo pozīciju un neļauj pretiniekam sākt uzbrukumu, piemēram. Tas bija svarīgi, par to mēs runājam, un ļoti labi, ka viņš to izpildīja. Otrais puslaiks par maiņām. Roberts Savaļnieks parasti spēlē 90 minūtes, šoreiz nomainīja viņa puslaika vidū, pastāstīja par gatavību kaut kāds jautājums. Viņš pirmajā puslaikā viņš dabūja pa kāju, un tas traucēja viņam. Arī doktors teica, ka viņam būs grūti izturēt tās 90 minūtes, un mēs redzējām, ka tas var dārgi maksāt, un negribējām riskēt. Ceru, ka paspējām. Arī Ādams Markijevs šķiet bija nedaudz izbrīnīts par to, ka viņš tika nomainīts, vismaz pēc ķermeņa valodas tā šķita. Jā, tiešām viņš bija izbrīnīts, ka mainījām viņu, bet viņš izdarīja ļoti daudz darba, un mēs arī redzējām to, ka tas svaigums, kurš viņam ir vienmēr pēdējās minūtes, varbūt drusku trūks, un mēs gribējām kaut kādas maiņas ieviest, lai arī daži spēlētāji varētu spēlēt uzbrukumā, kur viņi tērē vairāk enerģijas, un tāda bija izvēle, ka labāk, lai Jānis spēlē kā pussargs šāda situācija, un lai aktīvs Emersons, viņš var paskriet vairāk tur un intensīvāk uzbrukumā. Emersons plus mīnus bija gatavs uz tām 10 minūtēm, ne vairāk? Jā, es domāju, ka viņš izgāja šodien labāk, nekā mēs gaidījām, jo it kā mēs plānojam, ka viņš būs gatavs spēlēt kādas minūtes, vēl iepriekšējā spēle pret Valmieru, bet tas nebija iespējams, jo viņš netrenējas kopā ar komandu. Tikai tagad viņš sāka trenēties, bet tagad tādā vieglajā režīmā, un tas labi, ka viņš nospēlēja pat tas 10 vai 15 minūtes, tas jau ir plus, bet bija bažas, ka tas ir risks.
kas vairāk satrauks šo 7 dienu laikā, kad būs gan Rīgas derbijs, gan atbildes mačs, vai gatavība, vai emocijas, cik daudz vispār domās par to, kā spēlēties sagatavot? Nu, protams, vienmēr nav viegli spēlēt šādas spēles tik īsajā nogriezienā, bet kopumā es domāju, ka arī šī uzvara palīdzēs mums atjaunoties ātrāk, jo ja tu uzvar, tev nevajag tik daudz laika, lai būtu gatavi jau nākamajam spēlēm. Tas arī labi, ka mēs šodien uzvarējām. Un kopumā es domāju, ka esam jau pieraduši pie šāda ritma. Mums ir plāns, kā gatavoties šāda ritma nākamajam spēlēm. Kaut kāda pieredze jau ir, protams, nav viegli, jo, kā ir jebkurš speciālists zina, ka pēc katras spēles tev vajadzīgas 72 stundas, lai pilnīgi atjaunoties. Nākamā spēle mums būs jau pēc tā laika, tāpēc mums jāizdara viss, lai mēs būtu gatavi. Tā ir pirmo reizi, ka 3 spēles 7 dienu laikā pret tik labām komandām, katra spēle pret ļoti labu komandu. Varbūt, es nezinu, ar kādīs pirmā reize vai nē, vai pirms 2 gadiem tā bija vai nebija, bet gatavojamies jebkurai spēlei, kā vissvarīgākai pret jebkuru pretinieku un ļoti nopietni, tāpēc nedomājam pat par atbildes spēli, kā arī nedomājam šodien par Rīgu, domājam par šo spēli. Būs jauna diena, tad mēs domāsim. Treneri, paturpinot par maiņām, jūsuprāt, izdevās pastiprināt to spēli otrajā puslaikā ar tām, ko veicāt, vai īsti neizdevās līdz galam? Jā, es domāju, ka mēs atsveicinājām drusku spēli. Pirmkārt, Osuaglu, viņam bija 2 iespējas. Viena no tām lieliskā iespēja, tā uzreiz tas nozīmē, ka pareizi, ka bija tā izvēle. Es domāju, ka visi spēlētāji, kas iznāca laukumā, viņi deva to svaigumu, viņi deva to, ko mēs gribējām no viņiem. Par Kigu es arī varu teikt, ka viņš labi izgāja. Dmitrijs, viņš izpildīja to, ko mēs no viņa prasījām. Tāpēc es pilnīgi varu teikt, godīgi, ka šie spēlētāji šodien izdarīja daudz arī, lai būtu šī uzvara. Un vēl minējāt, ka pretinieki mazliet pārsteidz ar sastāvu, vai viņi pārsteidz arī ar savu sniegumu kaut kādā ziņā? Ne, ar savu sniegumu viņi nepārsteidza. It īpaši pirmais minūtes bija tiešām grūti. Man tā liekas, ka skatoties viņu iepriekšējās spēles, tikai pēdējā spēle viņi bija tik jaudīgi, bet kopumā, ejot laikam, mēs jau redzējām to, ka pretinieks gatavs izdarīt, un domāju, ka jau jebkura situācija bija daudz labu momentu, kur mēs pat aplaudējam spēlētājiem. Tā, filozofiski skatoties, šodien spērām soli tuvāk nākamajai Eiropas līgai, vai tomēr tās pozīcijas ir grūtākas, ņemot vairāk ka vienu vārdu? Kā pirms spēles? Jā. Nu tad es domāju, ka jā, tuvāk, jo tagad domāt par to, ka mums jāuzvar ar 2 vārtu starpību pirms spēles, būtu drusku naivi. Mēs uzvarējām ar 1 vārtu starpību, bet es domāju, ka pirms spēles nebija daudz cilvēku, kuri ticēja, ka varējām to izdarīt. Trener, kādi komentāri par ielaistajiem vārtiem? Kā jūs saskatījāt to epizodi? Arī pārtraukumā mēs runājam par to, kā rīkoties mūsu centra aizsargam, un tur bija kļūdiņa Danielam.
centrā, bet labi, ka viņš nenospēlēja pret pretinieku un ļāva viņam apgriezt un spēlēt, bet slikti, ka viņš izpildīja to izklupienu un pēc tam viņš nebija sava pozīcijā. Bet, kā es jau teicu, mēs varējām šo situāciju uzlabot ar savu pozīciju jau soda laukuma, ne līdz galam. Mēs nospēlējām tā, lai подстраховать. Kā? Apdrošināt to zonu, no kuras mēs ielaidām tos vārtus. Un vai tavuprāt šodien bija viens no labākajiem RFS spēlē Eirokausim vēsturē? Nē, es tā nedomāju. Bija daudz labu spēļu. Viena no tām, jā. Tagad Puškaš spēlēja 2-2 ar Fiorentīnu. Mēs uzvarējām Puškaš 3-0, 2-0 ar Fiorentīnu nospēlējām 3-3 jau. Jā, Un Mikls Soisalo gūti vārtus. Jā, apsveicu Soisalu. Bijušais Rīgas spēlētājs. Viena no tādām, jā. Un ko tu domā par atbilde spēlē? Nākamais spēle pret APOEL. Tagad es nedomāju par Rīgas derbijas. Būs Kārsivs, būs ļoti grūti, varbūt grūtāk kā šodien. Atbildes spēlē? Jā. Pret APOEL? Jā, pret APOEL. Es domāju, ka būs grūtāk. Tur būs... Es domāju, ka šāds rezultāts garantē mums, ka stadions būs pārpildīts vai blakus tam, jā, būs daudz līdzjutēju. Es ļoti labi zinu APOEL ultras, kādas viņi ir, un tā būs tiešām ļoti futbola atmosfēra. Viņi dzien savu spēlētāju, savu komandu, būs arī laika apstākļi drusku citādi, bet kopumā tās netraucē daudz mums. Mēs zinām, ka tā būs un sagatavosimies un mēģināsim arī tur izpildīt savu uzdevumu.